spēle. Kaut kur tālā zemē, ziemeļos, vikingu ciematā pie jūras, dzīvo kāds zēns vārdā Toris. Viņš ir stiprs, drosmīgs un arī izpalīdzīgs. Katru dienu viņš dara dažādus vikingu darbus, lai ciemats varētu izdzīvot. Toris palīdz savam tētim zvejas lietās. Zēns kā jau zēns, bet viņam ir viena problēma. Viņš ļoti ātri saskaišas. Ja kāds nejauši viņu aizskar vai netīšām sabojā kādu viņa lietu, Toris acu mirklī ļoti sadusmojas un kļūst nejauks. Kā jau visiem citiem bērniem, arī vikingu bērniem patīk spēlēties. Tad, kad visi mājas un ciema darbi padarīti, viņi iet dažādās rotaļās. Jautri šūpojas šūpolēs, kā arī spēlē dažādas galda spēles. Kādu dienu ciema bērni atkal spēlēja vikingu galda spēli. Toris spēlēja vareni. Viņam gāja ļoti labi. Viņš jau gandrīz uzvarēja. Bet pēdējā brīdī tomēr zaudēja. Viņš sajuta, kā dusmas uzkāpi līdz pat ausīm un gribēja apgāzt galdu ar visu spēli. Iekšā bija sajūta, kā trakojoša jūra vai kā briesmīgs pērkona negaiss. Spēles biedri sastinga. Bet tad Toris atcerējās vecā gudrā vikinga vārdus, kurus viņš bija teicis bērniem kādā mācību stundā. Stiprākais karotājs nav tas, kurš uzvar citus. Bet stiprākais ir tas, kurš uzvar sevi. Toris dziļi ieelpoja. Izelpoja. Atkal ieelpoja un izelpoja. Nomierinājās un saņēma sevi rokās. Labi, viņš sacīja. Es zaudēju, bet gribu mēģināt vēlreiz. Varbūt šoreiz man izdosies. Pārējie bērni pārsteigti smaidīja. Protams, spēlējam vēl. Tajā brīdī Toris saprata, ka pašsavaldība ir kā neredzams vairogs. Tas pasargā tevi un visus apkārt. Un jau nākamreiz, kad viņš sajuta dusmas viņš zināja, ko darīt. Ieelpot, izelpot, ieelpot un atkal izelpot. Un ļaut prātam kļūt mierīgam kā klusam kalnam.